Dāmas un kungi, lieli un mazi, rasni un tievi, īsi un gari. Drošākā vieta pagalmā. Suņu būda. Vau! Okay. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Не знає броду, не їдіть у воду, повертайтеся в болото. Отаман залужений, ой, є вода зрушений, в Україні головний, так добре ще суджений. Отаман залужний Валерій, це є кінця рашистської імперії. Козацькому роду нема переводу, нема рівні. Ļoti maz mūzikas. Apmēram 2, varbūt 3 muzikāli fragmenti. Bet runu tiešām daudz. Suņu būda. Vau! Sveicināti, labdien, labrīt, labvakar. Studijā šodien ir ciemos Sandis Rieksniņš. Ko man likt apakšā? Sandis Rieksniņš karavīrs? Šobrīd, jā, sveicināti. Čau. Sandis Rieksniņš apakšā karavīrs. Nu, jā, Ukrainas bruņoto spēku karavīrs. Ukrainas bruņoto Spēku karavīrs. Paldies, ka tu atnāci. Nu, par ko? Kā tev iet? Labi, zivs. Tiks nezinu, Sandis ir kareivis Ukrainā. Jā. Nu, kā tas ir? Nu, tagad man ļoti interesē, kā tev iet? Tu esi tagad atbraucis atvaļinājumā, vai ne? Jā, es sakārtoju tā, ka man komandieris Paņem bišķi tuvāk to mikrofonu. palaida atvaļinājumā. Jā. Nu, apvienojam. Man ir, teiksim, armijas biedrs, kurš var palīdzēt puiku iekārtot Latvijā skolā, ko es arī palīdzēju, iekārtojām. Tad mēs apvienojam atvaļinājumu, un viņš ar sievu, ar puikas mammu arī ieradās. Puiku atvedām uz skolu rītā. 2. septembris, bet sāks skolā iet. Tāpēc, jā, ir atvaļinājums pie reizes arī sakārtot savas lietas līdz galam, jo ir skaidrs, ka es tur palieku uz ilgāku laiku. Jā, tāpēc... Cik tu ilgi esi jau tur? Ukrainā esmu pusgadu, armijā mazāk, jo man tur gandrīz 3 mēneši pagāja, kamēr es dokumentus sakārtoju, bet kopā pusgads jau ir, jā. Pusgads? Un tu esi reālos kaujas apstākļos arī bijis? Nē, es tieši kaujas apstākļos vēl neesmu bijis, jo ir tā, ka mums formējās pilnīgi jauna rota, speciāla uzdevuma vienība, kas ir tikai un vienīgi droni. Un kamēr mēs neesam izgājuši apmācības noteiktas ar droniem, arī es braucu kursos un mācos ar viņu droniem lidot. Tikmēr mūs pagaidām vēl kaujas tiešā zonā nelaiž. Bet ir tā, ka pēdējā... Tā kā saudzē tos tas saucas leģionārs? Nē, jā, es esmu pie Ukraiņiem. Es esmu vienīgais leģionārs tajā rotā. Viņi nesaudzē. Tur ir juridiskas lietas arī, kas līdz galam jāsakārto, lai tā rota būtu pilnvērtīga. Un tikai tad tur ir noteiktas apmācības jāiziet, jo pieņemsim, lai nesūdzētu kāds karavīrs valsti tiesā, ka viņš ir aizbraucis nesagatavots, tur nedod Dievs gājis bojā. Ja Ukraiņi tagad ir sakārtojuši to sistēmu, ka tu izēji apmācības noteiktas, un tikai tad tu drīksti braukt uz kara zonu. Sākumā, protams, tas bija savādāk, brauc visi, kas varēja, šobrīd tas tā nav, ja, un katra visiem ir tā procedūra ir jāizdara. Kā tev liekas, Krievijā Kremlis tāpat tās dara? Es zinu, ka nē. Man pat nevis liekas, bet es zinu, ka nē, jo ir stāstījuši čaļi, kur paņem gūstā vai padodās paši. Ja, tur cilvēki atbrauc viena diena un viņš ir prom. Un mums vēl rādīja... Atbrauc viena diena un viņš ir prom. Viņa aizveda jau uz kaujas zonu. Tur neviens neko tur baigi nevienam nemāca. Vismaz no tiem, kas tur ir. Ja. Tā jau tiešākā informācija. Jā, viņi arī smējās. Tur man rādīja kaut kāds tur Krievijā, tur kaut kādai sievietei tur Instagrams vai kas tas bija, es neatceros, kur viņa tur ielikusi bija īso stāstiņu, ka pavada vīru
un pēc 2 dienām viņi ieliek īso stāstu, vīrs jau ir miris. Tad, kur tev viņa mācīja? Nekur nemācīja. Viņš kā braucat, aizbrauc vienu virzienu biļeti. Tā kā tur ir tā. Šeit tevi vairs nesūtīs pa taisno nekur, kamēr tu nebūsi iemācījies kaut kādas pamatlietas. Nu, labi, un tā ir tava pirmā saskarsme. Vispār, es saprotu, ar armiju kā tādu, jo tur neesi ar zemesargos gājis un tā tālāk. Ne. Un, kā tu esi saimnes deputāts bijis vienu veselu sasaukumu, tas ir 4 gadi. Ja? Un mēs tev strādājam kopā, bet saimnes darbs ir viens, un tagad tu esi pusgadu jau kareivis. Jā, bet Tev ir tas attālums, respektīvi no Ukrainas, skatoties tagad uz Latviju. Tu, starp citu, kandidēji arī vēlēšanās, tagad, kas bija no JKP saraksta. Es nezinu, kā tā firma tagad saucās. JKP konservatīvie. Es nezinu, kā viņi grib, lai viņi sauc. Laikam jau kā konservatīvi, bet es arī vairs tur neesmu pats. Es vienkārši piekratu viņu sarakstā kandidēt. Bet tu kandidēji uz Eiroparlamentu vēlēšanu. Jā, viņu sarakstā. Kā tev bija rezultāti? Tev? Es stāvu šeit, bet tas tu atkal dzīves. Es domāju, tu tur pasties plusiņus savus mīnus. Nē, jau godīgi. Es tur biju, es tikai zinu netikām un visas tur baigi neiedzīju. Mēs klausījāmies šo te. Козацькому Tu man rādīji. нема переводу. Tu man rādīji širā te. Zosādas tā rādīja. Kad zosādi, jā. Man arī, ja tā... Tu saproti, ko viņi dzied? Ne 100%. Bet ir tā, ka ir kaut kādas viņiem tās dziesmas. Mēs, kad braucam tur kaut kur kaut kādām mācībām vēl, ja, tad viņi ar tur mašīnā uz pilnu klapi, un tad tā sajūta tur klausoties ir savādāka nekā, kad tu šeit klausies. Ja, teiksim. Man uzreiz acu priekšā ir tas, kā mēs tur kaut kur braucam, kaut kādā darīt kaut ko, un tad tur puiši tur viens otru šādi arī uzmundrina, un tur ir dziesmas, kuras viņi sen vairs neklausās, ja, pats saproti, un tad ir kaut kādas top dziesmas, kuras viņi griež sevi uzmundrinot. Vismaz tie mani čaļi, ja. Mums ir 7 no rīta, mums ir treniņš, mums ir profesionāls crossfita treneris, viņš iesaukts vienkārši armijā, viņš pats atnāca brīvprātīgais. Tad mēs sarunājam, viņš mums trenē. Tad bieži vien ir fonā šīs viņa tādas dziesmas, tāpēc man uzreiz tā bilde ir, ka es klausos Ukraiņu. Es meklēju tās Ukraiņu dziesmas, kas ir, kas pacēl. Jā. Tad es meklēju latviešu arī. Un man bija vairāk, latviešu dziesmas bija tādas sērīgākas. Jā. Daudz sērīgākas. Tās leģionāra dziesmas, viņas paši labi tajā laikā tā dziedāja. Bet Ukraiņiem viņiem tāds bagais drives ir. Tā kā latviešiem tā nav. Tas, ko no latviešiem es atradu, bija mūsu laika. Ir šāds te. Šitā, laikam. Es pazūdu, ja ir pacelts karoks mastāvā, ja, protams, salūz, bet ir tādi, kas par valsts pastāv sarkans balts un sarkans, tās ir manas dzīves krāsas. Vari pretī likt, jebko es zinu, kur ir mans mājas salu. Vienkārši par to, ka bišķi atšķirās. Vai mentalitāte, kas tas ir? Tā ir mentalitāte, noteikti. Ukraiņi ir viņi tādi kareivīgāki, kas viņiem ir? Viņi ir kareivīgi, viņi karotāji pēc būtības. Plus arī uzņēmīgāki. Man tur tie, kas man paziņas tur apkārt un draugi, viņi tur visi gan arī uzņēmēji. Vienalga, ko viņi grib paši darīt. Viņi negrib, ja teiksim, arī man tam draugam, kas tagad Latvijā sieva, tur bērnu kopšanas atvaļinājums, ja bija, un tad ir sarunājis tur ar tajām pašvaldībām un ko tur, un ir savs kafijas kioskiņš viņai. Viņi ir tādi, ka viņi grib paši darīt, nevis, kad kāds. Un līdz ar to arī tas arī karā izpaužās, ja, ka viņi līdz galam, vismaz tā mana rota, tur visi ir brīvprātīgie, ja tur pilnīgi cita attieksme. Maksā naudu par to? Maksā naudu. Cik maksā? Tur ir dažādi. Atšķirās no rangiem noteikti. Mums, piemēram, mēs esam speciāli uzdevuma vienība, līdz ar ko mums ar nākošo mēnesi ir 20% vairāk nekā vidēji. Ja, kas ir vidēji? Kāda ir tā summa? Šobrīd man, teiksim, alga ir 29,000 grivnu. Tas ir kaut kādi 700 ar kapekām eiro. Kamēr tu esi miera nosacīti zonā un mācies, tev maksā šādu pamatalgu. Tikko tu iebrauksi kara zonā, tā pie algas plus 100,000 grivnu. Tad ir tie 3,000 dolāri rastīti. Tev, respektīvi, jo iepriekš nebija nekā, šobrīd ir sapratuši, ka nevar cilvēks pelna 50,000 grivnu pieņemsim. Ja tu viņu iesauc armijā un tu viņu maksā 20. Ja viņš ir pirmkārt atnācis karot, otrkārt viņš divreiz zaudējis, viņam tāpat paliek saistības ģimene un vispārējais. Līdz ar to tas tiek kārtots, tiek paceltas tās. Plus, protams, ir tā, ka ir ļoti daudz, kas pašiem jāpērk arī. Ja, tā realitāte, ja tev nav,
Jā, tev iedod pamatlietas. Ja? Nu, tad tu pats pieņemsim. Ir droni, kur tu gribi kaut ko uzlabot. Lai viņš Viņi tev iedod drēbes, formu, viņi tev iedod kaut kādas visā aizsargu. Bruņas formu, bruņām tāpat tur tās būs gan jau jāmaina, neslapstīšos. Ja? Ķiveri ir 95. gada. Ja viņam derīgi termiņš 7-10 gadi, viņa jau vairs nav lietojama. Ja pa viņu šauj visu laiku, tad es jokoju. Līdz ar to kā ķiverēm var beigties derīguma termiņš? Viņām ir noteikts tas labākais brīdis, kad viņam vēl ir kamēr tas materiāls ir stingrs. Jā, es tur tā tehniski neiedzinos. Es zinu, ka mums tur ir čaļi, kas tur speciālisti par ieročiem visām lietām. Viņi tur visu to izpēta, pasaka jaunu arī. Saka, Sandi, drošāk nopērts citu jaunu. Tad to es pirkšu par savu naudu. Jo viņi mēs tev iedavām, vai ne? Bet iedavāt jūs ko? Ir tādas daudz lietas, ko pērk paši, un tad brieži Ukraiņā ir tāda, savā starpā tur tāds, jā, bet karavīri tur beigās algas saņem tam līdzīgi. Es saku, jā, bet jūs zināt, cik viņi tērē, lai viņiem degvielu mēs paši pērkam, ja mēs kaut kur braucam. Nepatīk, ka ir kājām. Cik maksā Ukrainā degviela? Mazliet lētāk, ir kaut kādi 30 centi, laikam, es tak neatceros. Lētāk, tad tur kaut kādi eiro. Bet nav, teiksim, salīdzinot ar viņu algām, viņiem ir dārga degviela, salīdzinot to, jā. Un virkne lietu, tev tur tāpat labi, man ir paveicies, man ir draugs un Juris Jurašs, kurš mums arī apgāda. Tev arī meklē. Jā, tev arī meklē. Tā ir taisnība, mums meklē. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Mēs nevaram ar Sandiju braukt, kur mēs nevaram, mēs tur kaut kur runājam. Tur vesels saraksts. Mēs nevaram braukt uz apvienotiem Arābu Emirātiem. Es arī negribu. Bet mēs nevaram, ja mēs arī gribētu. Vai mēs nevaram braukt uz Baliju, pieņemsim. Tur arī Turcijā var iebrist. Turcijā nevar braukt, jā, pareizi. Jo mēs esam meklēšanā. Jā. Tā ir. Jā. Tikai Jurašs ir vēl stiprākā meklēšanā, es tā saprotu. Man ir arī 2, viņam arī 4, lai viņš ir visur sarakstījis. Jā. Lai meklē, bet Juris ļoti daudz ko ved un apgādā, palīdz. Līdz ar to tev nav jātērē nauda. Tur apavīgi, zābaki, formas. Man Juris visi principā ir savedis. Jā. Man vajadzēja tikai bruņovesti un ķiveri, jo tu ķiveri nevari Latvijā nopirkt. Kā privātais. Jā, tas kā tev ir tā diena tur? Tu dzīvo, respektīvi. Mums ir vieta, kur mēs esam nobāzējušies šobrīd uz vasaru. Jā, jo ziemā tur nevarēs dzīvot, tur būs jādomā tālāk. Kur mēs esam kaut kādi 50 šobrīd cilvēki. Jā. 6:30 celies. 7 mums ir rīta rosme, un pēc tam ir treniņš. Tev forma ir laba. Tāds, Celies, ir rīta rosme, tad ir treniņš. Treniņš nav obligāts crossfits. Mēs tur tādu improvizētu svaru zāli esam uztaisījuši. Tad tur sadalās, kurš ir svaru zāli, kurš tur pievelkās, kurš vēl, jo tur ir normatīvi arī jākārto. Čaļi gatavojās, lai tur arī viņus nokārtot. Ja. Tad tas līdz kaut kādiem 8. 8 ir brokastis, tad pēc brokastīm mums 9 ir. Viņam tradicionāli, laikam, visā valstī 9 no rīta ir tas klusuma brīdis, tā minūte, pieminot bojā gājušos. Katru dienu? Jā. Tad 9 ir tas klusuma brīdis, tad tiek izrunāts tas nākošais, kurš tad, kuri brauc, ir droni dažādi, maina grupas, lai visi palidotu, patrenētos ar visiem, lai tu saprastu. Karš ir mainījies, vairāk nav ar ieročiem, bet ir droni. Jā, šobrīd ir droni, un tas process nepārtraukti mainās, attīstās, un tur izdomā, Krievi arī nav muļķi, un viss kaut kas, jā, tie arī tagad tas pēdējais, viņiem bija drons viens ielidojis, kur neviena radaru sistēma Ukrainas viņus nepaņēma. Jā. Viņi tu pagad, teiksim, ir kaut kādi DJI droni. Es runāju par parastiem droniem. Viņus ņem radars? Kas ir tur, 2 plaukst, 3 plaukst izmērā? Viņus ņem radars? Viņus tur visus ņem par lielu šobrīd. Jā, tu tā nevari palidināties. Tāpēc ir Maviki, man liekas, bija tur ir frekvences. Tur ir smalkāk mazliet tas viss. Ja. Bet pieņemsim tie, kas ir lielie droni, kuri nes kaut kādu bumbu. Ja, skaidrs, ka viņus ir tev sit nost koordinātas. Krieviem ir kaut kāds tāds drons, ko var tagad neredzēt uz radara. Šobrīd tur mēģina saprast, kas tas tāds bija, bet tā info, ko mums atsūtīja, ka bija ielidojis un uzlicis punktu, un tad tur kamikadzes droni pēc tam visus turienes spridzina un nīcina. Ja. Bet viņš sanāk, tas Krievs sēž tajā savā Krievijā, jā? Negluži. Tie droni ir dažādi. Ir droni, kuram tu vienkārši uzliec maršrutu. Jā.
pacēl un viņš pats lido. Tu saliec punktus, ko viņam kurā punktā darīt. Jā. Kurā tur bumbu nomest, kurā nofilmēt, kurā nofotografēt un vēl. Un tad viņa palēd. Viņš izlido un atgriežas. Tu nevadi fiziski viņu. Ja? Ir droni, kurus tu fiziski vadi, ja? kur tev Bet tas attālums ir mazāks. Tad tev ir jābrauc klāt. Līdz ar to tu brauc klāt. Ātri rocies iekšā, tu tur diennakti, 2 maksimums no tās vietas tu vari ar droniem tur operēt, pēc tam ir jālaižās, jo tev arī atradīs. Viņi arī meklē, jo drona operatori, tas ir tas mērķis numur 1, ja, lai iznīcinātu. Ir bijuši gadījumi, kad čaļi tur aizsēžās un pa viņiem šauj, jo atrod vienkārši. Ja. Labi, mēs tikām līdz pulkstenis tur brokastis, kas tālāk? Tad ir treniņš, jautājums, kurā grupā tevi tur nozīmē, tad līdz pusdienām ir treniņi, pusdienas, pēc pusdienām laikam kaut kāda tur stundas un nāk, kaut kāds tur brīdis, es tev nepateikšu. Tā kā savām lietām, tad ir atkal nākamais treniņš. Ja Internets ir, jā? Jā, Starlinks nākamais treniņš, tad ir vakariņas, tad ir laikam 8 vakarā. Tā vakara ierinda, saskaitās, pārbaudās, tad, principā, līdz rītam tu tur brīvs, bet tu nevari nekur braukt, neiet. Principā, tu no rīta pamosties, ir treniņš, tad tu paēdi, ir treniņš, ir padaries, ņemies tajā savā teritorijā, drošībā. Līdz vakarā gulēt, un atkal viss no jauna. Respektīvi, tad tev jādabūna ir tā vīza gala rezultātā, lai tev sūtītu tālāk. Lai tu varētu braukt tālāk. Jā. Okay. Un, respektīvi, tāds, ja tā var teikt, konvejers, ja? Viņš tiek visu laiku. Respektīvi, ir jau kas ir aizbraukuši, un tad, teiksim, nākamos jūs gatavo, un tad nākamos jau tagad gatavo jau nākamos, vai nekas? Jā, ir arī pat tā, ka no mūsu grupas ir daļa, kura jau ir saņēmusi visas tos, ja? Viņi tūlīt brauc jau strādāt. Kaut kādi brauc mācībās, un tā visu laiku tev tur rotācija. Viņi atbrauks atpakaļ, kas nostrādās, kaut kādu brīdi atpūsties, viņu vietā jau nākošie. Kādā valodā tu runā ar viņiem? Krieviski vēl pagaidām, bet viņi man runā ukrainiski, tā kā man tur ir jāiespringst, lai viņi diezgan principiāli nerunā krieviski. Ja redz, ka es galīgi kaut ko tur, tad viņi pāriet, bet tā nē, es tādā nacionālistu. Mums ir labs aizsardzības ministrs. Tur neesi deputāts, tagad tu vari teikt savu viedokli normāli. Bez nolaizītiem tekstiem. Man tā visa progresīva var riebjās, tāpēc es atsevišķi pat nevienu neizcelšu. Bet ja ir ministri runa, viņš aizstāv valsti, viņam ir... Jā, aizstāvi tur saradušies. Es tev jautāju? Ne, man... Tev kā cilvēkam, kurš karo Ukrainā? Es neuzskatu viņu par aizsardzības ministru un viss. Jo? Tāpēc, ka neuzskatu. Manuprāt, tomēr... Viņam ir, es pats atceries, man liekas, ka bija arī viņa intervijas pirms vēl viņš tur vispār politikai tuvumā nāca. Viņš jau bija tāds neviennozīmīgi, vai ne puisis. Tagad viņš tur kaut ko mēģina stāstīt un rādīt, beigās tur ministrs. Nezinu, manuprāt, tur ir jābūt kārtīgam kara apstākļos, tur ir jābūt kārtīgam vīrietim un varbūt pat armijniekam. Bet mūrnieks taču arī bija. Mūrniece tomēr ir... Kāds viņa vīrietis un kāds viņa armijnieks? Jā, bet viņa ir tomēr, manās acīs reiz 2 patrioti un nacionālisti kā sprūds. Man ar to arī jau ir labi, ja? Jo tas viss, kas... Skaties, bija tā, ka baigot tādu pacēlumu iedeva tas viss tā Kurskas ieņemšana. Tas iedeva, jums frontē tur... Es domāju, bija tā, ka jūs taču svinējāt noteikti 100 punkti. Jā, čaļi tur pasvinēja, bet zini kā, tur jau nav tā, ka tur neviens neko nezināja. Ja? Nezināja tiem, kam nav jāzina. Tā tur apzināti tika stāstīts, ka tur mums nekā nav, mēs neko nevaram. Ja? Tāpat laikā tur lūdzu 5000 čaļi ir spēc apmācīti un ka pa sviestu aizgāja. Bet redziet, es par to Krieviju domāju, kāpēc tādu saku? Гори Лепс. Зет-артисты Лепс и Шаман исполнили для эвакуированных из Курской области детей песню «Я счастливый как никто». Я счастливый. Также они спели для военных в госпитале, после чего подарили им витаминные наборы и акустические гитары с автографами. Однако жители не оценили этот жест положительно. Курчане выразили недоумение по поводу того, сколько средств было потрачено на это мероприятие из бюджета и задали вопрос, не стоило ли направить эти деньги на усиление защиты региона, который находится в зоне боевых действий. А как вы думаете, сколько исполнители получили за это выступление? Напишите в комментариях. Respektīvi,
Tie paši krievi saprot, ka pa Kremlis pa viņiem ņirgājās. Diemžēl izskatās, ka nē, jo tādas visādas video var atrast pilnas. Man Bet tas nav fakes. Viņi ir, varbūt tie, kas nesaprot krieviski, jaunā paudze tāda ir. Respektīvi, divi dziedātāji, vienam vārds šamans, otram vārds Gregorijs Ļeps, tika aizsūtīti uz to Kurskas apgabalu, kurš vēl nav ieņemts līdz galam, lai dziedātu savas dziesmas. Viens dzied krieviski dziesmu Es esmu krievs, un otrs līdzīgi. Tikai, īsāk sakot, tāda Kremļa tādas valodas. Bet ko es mēģinu tev pajautāt? Tie cilvēki, taču viņiem vajag reāli. Skaties, rezultātā. Специальная военная операция идет по плану. Специальная военная операция идет по плану. Speciālā kara operācija iet pēc plāna. Viņiem ir 140 miljoni iedzīvotāji. Viņi, kāpēc joprojām, tavuprāt, tajā Kurskas tie paši iedzīvotāji, kas ir tie krievi? Kāpēc viņi. Kā tur ir? Ne visi. Tur ir arī mums Ukraiņi rādīja video, kā Ukraiņu karavīri tur bērniem konfektes dod un vēl. Un omīte pienāk un saka, jūs esat labāki nekā tur tie tur visu laupīja nes arī no savējiem. Ja, tur, līdz ar to nav jau tā, ka visi viņi, tas, ka viņi tur ir sazambēti, tas ir fakts. Ja, man arī draugam, viņam draugs ir Krievijā. Sākās karš, viņš, protams, Ukrainis uzreiz uz fronti, un viņam draugs no Krievijas zvana. Ko darīja? Viņš saka, es karošu, aizstāvēšu Ukrainu. Tā jau varbūt tiksimies. Viņš kādā sakarā, es arī pieteicos tikai tajā pusē, pie Krieviem. Viņš saka, kāpēc tu man vispār zvani, kur? Kāpēc tu to dari? Skaidrs, tur piedāvā labu algu. Cik viņiem piedāvā? Kā darīt 3000 laikam bija, es tagad tev nepateikšu no galvas. Nopelnīt vajag, zin kā, tur, un viņš saka, tu nezvani man, tu vispār nesaproti, te domājies, par ko mēs runājam, tur nav. Naudas dēļ lielākā daļa, tie, kas tur kaut ko saprot. Tie, kas nesaprot, tie tur arī mirst, tur laukus atmīnāja, mīna laukus atmīnāja ar gaļu, dzen pāri laukam un viss. Tiešām, protams. Tur neauklējās. Kaut kur lasīju, ka iespējams vispieprasītākā profesija varētu būt Ukraina, vispār arī Āfrikas reģionos. Atmīnētājs. Protams, mēs šodien braucām no Jēkabpils, tur ceļa malā Gailenes tirgoja, un tad man tie ukraiņu draugi, jums tik daudz sēņu. Viņiem nav redzējuši sēņus. Viņi nevar ieiet mežā. Viņi nevar ieiet. Viņš pat saka, Sanda, vajag. Smiekli caur asarām. Jā, viņš saka, Sanda, vajag pasēņot. Es saku, es neesmu sēņotājs, es nezinu, uz kurien vispār jāiet. Ja? Jo viņš saka, viņam mežā. 2 gadus jau nav sēņu. Tā ir, un tāpēc, protams, tas tu nevari, zini, kā tur mēs pilnīgi savādākā pasaulē tu tur dzīvo, ja, tiksim galā. Man patīk tas, ka viņam tā motivācija tur, labi, man ir, varbūt tas kā paveicies, man ir rota, kuri tiešām brīvprātīgi. Jā. Viņi, nav piespiedu kārtā neviens tur atnācis, ja, un tā ir cita motivācija. Līdz es redzēju? Pēdējā pusgada laikā. Es domāju, ne savā dzīvē, bet Ukrainā. Nē. Okay. Tāpēc, kad mēs... Bez tāpēc vienkārši ēdā. Nelienu, labi. Nē, es vienkārši pājot. Es sapratu. Vienkārši, vai tu esi redzējis? Un kas ir tas, tie stāsti, man liekas, ir vislabāk saprotamie tieši no tiem gūstekņiem. Kad paņemties gūstekņus, tu esi redzējis? Nē, man tur nav sakars nekāds, bet man ir čaļi, kas ir, un tad jau tur ko viņi paši tie gūstekņi saka? Viņi tā kā visu atdod, padodās, un tad viņi ieliek kādā blokā, lai pēc tam varētu apmainīt iespējams. Viņi tur dzīvo pietiekami labi patiesībā. Viņi tur tiek ēdināti un apmazgāti, un mums jau bija arī video, es nezinu, viņš publiski pieejams, bet man tur puiši rādīja, ka kā apmaina, Krievi atbrauc tur, nobarojušies. Viņš maz negrib iet. Jā, gandrīz vai, Ukraiņi nabaga izmocīti, sisti, un kas tik tur nav. Ja tur armijas biedram, tur draugs ar bija, es saprotu, te gūstā. Tur tev nagus rauj nost, un zobus rauj ārā. Un zini kā, Ukraiņi to nedara. Ukraiņi ir parakstījušies visiem tur starptautiskajiem dokumentiem, un viņi pilda viņus. Krievam jau tas nav jāpilda kā vienmēr, vai ne? Tāpēc, Tev šķiet, tas... Es klausies, ko Landsbergis saka, kas ir Lietuvas ārlietu ministrs. Es fragmentāli, bet viņš ir malacis. Man šķiet, ka viņš ir malacis. Skaties, ko viņš saka.
Even though it sounds like a joke, but we're protecting Russian skies more. Russian planes are better protected by the Western guarantees than Ukrainians. We have to ask ourselves a question: aren't we ourselves a part of this problem? So far, no Pētmēns, ko viņš iezīmē, ir tas, ka Krievu lidmašīnas tiek vairāk aizsargātas. Nē, es saku cilvēkam, kurš skatās, ka Krievu lidmašīnas tiek vairāk aizstāvētas ar rietumu valstu atbalstu nekā pašas Ukraiņu. Nu, tā šobrīd Bet tīri teorētiski tā sanāk. Vēl viņš tur pēc tam saka, ka daudzas valstis ir iedevušas, jā, mēs jums dosim tos ieročus. Un tas man likās visdīvaini. This is very unfortunate, but we need to start asking very specific questions when the promises are being made. Because it turns out that when a country X promises an equipment Y, it appears that the equipment Y is unsuitable, is unusable. It needs Kad viena valsts apsola otrai, un ļoti ilgs laiks līdz delivery nodošanai, viņš saka, we find out that certain equipment that has been promised last year will only be delivered in 2027, even though the calculations and promises. Iedomājies, ir karš, rietumi tagad viss sadodās, ir kā sadavušies rokās, lai palīdzētu. Pagājušo gadu ir parakstīts, ka tagad dos kaut kādas munīcijas lietas, vai es nezinu, tur ieročus, bet to piegādā. Tas nav maziem burtņiem, atcīm kā kur uz līgumos. Ja? Pateic, ka 27. gadā tikai būs. Tagad ir 24. gads. Kā jūs to visu zināt tajā frontē? Jūs to zināt? Zinām. Kā jūs to tulkojat? Es vienkārši, man bija tas tāds pārsteigums par to, ka dot nenozīmē iedot. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Bet bija jau pusgads, apmēram, kamēr atceries amerikāņi tur spēlējās kaut ko lēmāt, un Eiropa turpat blakus. Jā, un Ukraiņiem tas pusgads pamatīgi robu, ja viņi izmantoja to, kas viņiem ir, krājumi beidzies, viss ir beidzies, un tev pusgadu neved neko, vispār neko. Ja? Tagad tagad es jau, kad aizbraucu, sākās tās piegādes, arī es pats redzējis, esmu kā naktī tur viss notiek. Ja? Bet tev ir jāizlāpa pusgada rops, plus jāiedod vēl plus, lai būtu. Ja? Un tu nevari to tik ātri izdarīt. Ja? Labi, es saprotu, tur tās NATO noliktavas ir Polijā un Amerikas gluži neved, ja ir Polijā, bet vienalga tas temps un viss kā tur dot. Šobrīd, teiksim, daudz maz jau tie lādeņi, kas tur esam runājis, jau ir ok. Ja? Cita lieta, ka tās noliktavas pildot, tev tur bija viens brīdis, es nezinu, kā tagad, es neesmu tur pārjautājis tiem čaļiem, kas tur šauja, ka tur katrs trešais nesprākst, ja bezmaz vai. Tad arī, zini kā. No otras puses, es saprotu, kā tu pārbaudīsi. Viņi noliktavā stāv, tev atved tādi, kādi viņi tur ir. Ja? Plus, teiksim, Ukraiņi nesaprot, ka tur, nezinu, amerikāņiem tur kaut kādas tur ir tehnikas, ko norakstīt vajag, kas jau tā kā, ir viss jau. Ja? Kā Ukraiņiem pašiem? Viņi saka, dodiet mums, nenorakt. Mēs izdomāsim, kā pielietot izmantot. Viņi to nesaprot, kāpēc jānoraksta vai tā kā atdodiet. Ja. Un tādas visādas ir, protams, lietas, un tas, ka par tiem piegādēm man arī rotāji čaļi tur par to visu ir izbrīnīti. Saka, cik jau ir pagājis, un Eiropa lielākā daļa līdz šim brīdim nav sapratusi. Ja. Okay, labi, es domāju, ka varbūt cilvēki ir sapratuši, bet jo tālāk no robežas, jo lēnāk aiziet iespējams. Tas tā varētu būt. Labi, saki. Amerikai jau izdevīga lēna Krievu nāve, viss kārtībā, ja, bet Ukraiņi to var neizturēt, to lēnumu, ja, līdz 27. Tas nav smieklīgi. Tas tieši tā, tāpēc es saku, ka tas viss tāds, Labi, atgriežamies šodien mūsu mājās tagad. Māja Latvija, ja? Kā tā mūsu politiskā vide tagad liekas no malas, tu visu skaties, tad teiksim no tā kausa lauka, piestātnes, tā teikt. Kā tev liekas, kas mums te notiek? 13. saima šitiem var aliņu pienest, vai otrā tā kā gribi. Tad kurš pienes kam? Tad pagaid, kuri? Drīzāk jāsaka tā, paturi aliņu, zini to humoru joku, ja, kad, paturi aliņu es parādīšu, kā vajag, tā kā parādi nesanāk parasti, ja, tad līdzīgi apmēram. Šitais kolektīvs, kas tagad tur ir savēlēts, ok, ja sabiedrība tiešām tā domā un viss viņiem patīk, lai veicās, ja, bet šitos abus es, nezinu, negribu rūpības runāt. Kā tu reaģēji, teiksim, kā tas saucās feedbacks, ja, par to, ka Kariņš aizgāja, tagad, tā teikt, privātajā sektorā, tā teikt? Es jau kaut kur vienreiz, man liekas, teicu,
Zini, kā tur, laikam, vienotība sapratusi, ka tas pasažieris vairs nav paceļams, nu tad brīvs, ja, un es pieļauju, viņam tur pašam ar baigi ērti pa deputātu sēdēt, nu pieredis tur kaut kur, ja, un tagad tas ir ierindas deputāts, gan jau pašam arī mazliet, bet es domāju, esmu dzirdējis, ka vienotībā tur iekšienē diezgan pašiem ir sākušās problēmas, nu es domāju, tur tagad... Sākušās ziednekļu cīņas. Jā. Nu, apsties, kurš ir tagad, kur Dalders tikko ir aizgājis. Inns Dalders tagad ir ekonomiskais padomnieks, finanšu padomnieks Siliņev premjerei. Lūk, kāpēc? Nu, kas ir kāpēc? Kāda loģika? Kā, nu, viņš cik visu laiku ir bijis citā pakļautībā, vai ne? Kādā pakļautībā? Nu, Ašarādina kungs, tad draugs bija visu laiku, ka tu vairs nav. Es nezinu, tu jau vari. Ok, Ašarādins labi, bet varbūt tev teiksim, nu, tev veselība nesačakarējās pēc tās 13. Saeimas. Sačakarējās, tāpēc apsties es labāk izskatos. Jā. Kā tur, vai ne? Jā. Protams, tu pats labi zini, ko tas nozīmē. Jā. Tur katru dienu, katrs, kam nav slinkums, var apsaugāt tevi kā gribi, un tu neko tur nevari īsti izdarīt, jo tu taču esi publiska persona. Tu pat ne tā pateikt nevari. Zutis lūdzu tev nodot sveicienu. Paldies, man likās, ka viņš ir apvainojies. Bet tu jūs paši tiekat galā, viņš tev nodeva sveicienu, viņš tā tika Gobziks gāja pie viņa trenēties, lai tev varētu kauties. Nesanāca, jā. Es domāju, ka tas būtu grandios sitiens no tavas puses. Es vienkārši žēl, kad izlaidi. Runājot par to veselības stāvokli, reku 4 džeki. Tātad Reirs, Dombrovskis, Latkovskis, Kariņš. Stālti kā ozoli. Nē, sēž. Nu, Riepiņas. Sēž, bet nu, viņi tā vai tā, nu, tāda veselīgi izskatās. Nu jā, protams, kāpēc ne? Bet, nē, nu nav tā. Saproti, man šķiet, ka, nu, man šķiet, viņiem izņemot Dombrovski. Dombrovski es nezinu. Bet Reiram, Jānim, Aināram Latkovskim un Kariņam, viņiem visiem pēdējos 2 gados, man šķiet, ir šuntētas sirdis. Ko tas nozīmē šuntētas sirdis? Es sapratu, par ko tu runā, tev ir taisnība, es ar to esmu dzirdējis. Ķirurgs, manuprāt, ērglis. Respektīvi, tu zini, kas ir šuntēšana? Tas ir, es skatījos internetā, domāju, wow, amazing. Tas ir tā kā, respektīvi, atgriež šeit vaļā, krūškurvi atver vaļā, tad apstādina sirdi, pieliek klāt mākslīgo elpināšanu, visu. Tad no kājas paņem vēnu vai no iekšējā krūškurvi un taisa tā kā cilpu, kad ir aizsērējis, respektīvi tas asinsvads. Taisa cilpu pāri tam aizsērējušam asinsvadam. Tad atdzīvina tos, sirds nestrādā. Tad atdzīvina tos katetri iekšā, protams, viss. Es domāju, nu, urīnam un tā. Tad atdzīvina to sirdi, aizšuj visu ciet. Parasti ir no 1 līdz 5 vēnām tiek, respektīvi, nu, tā šuntēšana notiek. No 1 līdz 5 gabaliem. Un šitiem visiem džekiem, ja, nu, vīriem, tā teikt, manuprāt, tas viss ir noticies. Un pēdējie 2 gadi. Un tā ir tā kā, nu, protams, nu, varbūt vecums vai kā, bet es domāju, ka tas varētu būt arī nervi. Tas ir viss kopā. Es saku, tas jau nav. Nu, padomā, ja tu būtu, cik Latkovskis ir 20 gadus saimā. Nu, Kariņš arī 20 gadus tur pa tiem koridoriem ņemās. Labi, Eiropā viņš bija šobrīd atpūtās. Reirs arī 20 gadus. Nu, man liekas, ka ir. Nu, normāli tur tie nervi, tā viņi tikai izskatās tā kā baigi. Nu, viss tā braša un tā, bet patiesībā, kad īstenībā tev ir nošuntēts sirds. Protams. Bet tu zini, ka tas ir tas, ko es sākumā man likās. Vai tā spēle maksā tās sveces, ir tas teiciens. Bet, jā. Bet es zinu, ka man bija sākumā saimā, ka bieži vien bija kaut kādas lietas, kur tevis pieminēt, ja tur jau kas ir pieredze veterāni, ja, baigi tur uz to nereaģēja. Nu tā, easy, ja. Jā. Es tur centos to, un es pēc tam sapratu, ka vispār jau, nu, viņiem ir taisnība. Nu, tur reaģēt uz katru, padzini. Mēs tur gribējām katram atbildēt, katram tur zini kaut ko. Viņi tur pusi ignorē. Mums bija Zuts un Zutim nedrīkst vispār nokļūt tur saimā. Viņš vienkārši sākt kauties nepār. Nu, viņš tika arestēts. Viņš tur būtu, un viņam būtu taisnība par to sitienu, ko viņš būtu izdarījis tam cilvēkam. Bet tur jau ir tāda āda. Jā, tieši tā. Un tas ir tas, kas pietrūka man personīgi, ka es beigās saprotu, es tur jau gribu ielīst, atrasināt, nu priekš kam? Nu, tad tu saproti, ka nē. Un tu laidi caur sevi, pareizi tu saki, es salīdzinu bildi pirms saimas un pēc 2 dažādi cilvēki. Ja? Tagad es eju atpakaļ jau tādā režīmā. Tur citi stresi. Ja? Citi gadi tagad? 45. Okay. Tur ir citi stresi, bet tur atkal tu pastreso par kaut kādām pilnīgi savādākām lietām, ja, ko tu tur vari ietekmēt, nevar ietekmēt un tam līdzīgi. Ja. Tad saimā bija tā, ka tev pilns ēpats, tu katram gribi atbildēt, katram gribi kaut ko palīdzēt. Ja. Tu tajā ritenī, ka tur iekulies, ja,
Un tad es nebrīnos, ka, teiksim, tie pieredzējušie uz kaut kādu raidījumu neaiziet, uz kaut kādu pasākumu neaizbrauc, jo viņam jau ir, te... Nē, es esmu pamanījis, viņi visi tie veterāni parādās vēlēšanu gadā. Tad močī. Laikam tā vajag. Tos 3. Nē, tur tā kā lai jaunie bet lūdzu, laikam tā vajag. Es tagad gribēju katram no malas izstāst, viss tas, kas mums te Latvijā tagad notiek. Mums, pieņemsim, ko es gribēju klausies, izstāstīt ātri pavisam. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Kas tas par krānu tev ir? Tas ir tavs, to es tev atvedu, tas ir suvenīrs. Tu man atvedi krānu no Ukrainas. Jā, šis Paldies ir, tev, tu zini, kāpēc, tu zini, ko tas nozīmē. Putin Hoila. Jā, visi to zina. Un viņš ir printēts uz 3D printera, kuru, paldies latviešiem, Juris ir piegādājis mums, ar kuru tiek printētas droniem detaļas. Tās astītes, es lasīju. Viss kaut kas arī stiprinājumi tev, ka tur salūst, tu to visu vari izprintēt. Un tā, kad es braucu, tad viņi teica, Sandēji, uzprintēsim tev atved uz Latviju pāris suvenīrus. Tā kā vienu es tev nododu. Putin Hoila. Paldies. Es nožu, mums būs suņu būdā šeit saules. Kas tad ir? Tagad tu būsi šeit kaut kādu laiku, un tad brauks turieni atpakaļ. Un tad jau tev sūtīs uz to fronti. Jā, mums jau septembra beigās mums ir jāsāk strādāt. Bail nav? Nebaidās tikai muļķi, vai ne? Jā. Nē, ir, bet tās bailes ir tādas, zini, kā tu sākumā ir bail, ka raķetes lidot. Vienā brīdī tev jau, tu jau zini. Tur. Es skatījos, tu kaut kādā intervijā tagad nesen biji. Tu teici, ka tu dzīvoji tajā Kijevā, gaidīji tos dokumentus, un tad tev visu laiku dienā 3 reizes bija jāskrien uz patvērtni. Jā, un tu vienā brīdī jau tur neskrien. Jā, tad tu vienkārši jau nav. Jā. Tad tev tās bailes tieši no tām raķetēm, viņas tev kaut kur aiziet. Parādās kaut kādas jaunas, teiksim. Pieņemsim, tev tur tagad apmācības, tur ir automātiem un vēl tur nezinu ko, un tad tur sākums ir tāds, tas nav bailes, tas tāds stress, vai tu tur pareizi visu izdarīsi. Tas ir komandieru acīs tā kā, vai tu jā, bet tā bailes par to drošību, man vairāk baila, teiksim, man nav baila nomirt, man ir baila palikt par invalīdu, teiksim tā. Jā, man ar tā būtu. Tā, ka bail būtu, tad es tur nebrauktu. Jā, man ar tā būtu. Jā. Tā, protams, ir naktī dzirdam lidojumus šahets pāri kaut kur mūsu virzienā. Kas ir šahets? Drons, kam ir kāds, kur tur Irāņi, kas tur viņiem piegādā. Es jau tagad noputrošu. Jā. Bet, ja mēs kādiem cilvēkiem ir visu laiku tāds strīms nepārtraukt. Tu dzīvo visu laiku, visu laiku sirēni. Es tāpēc saku, viņiem ir tagad pie motociklisti mums te braukā pa tām ielām. Paņem uz nēru. Es varu pateikt, kad sākumā sāku braukāt ar Juriju, ka mēs tur vedām, tas 2 gadi jau gandrīz laikam būs atpakaļ. Jā. Tad tu redzi, tur, teiksim, ir sirēni, ir gaisa trauksme. Jā. Kafēnīca viss tev vairs neapkalpo. Tāpēc to, kas tev tur ir, bet labāk kaut kur prom. Samaksā, nemaksā, teiksim, ja tu pasūtīji pusē, respektīvi ir ciet. Trauksme atceļās, viss tu vari nākt atpakaļ. Ja, veikali, viss pārējais, arī kā ir trauksme, viss taisās ciet, nekas visiem evakuējās, viss prom. Ja. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Tagad, teiksim, aizbrauc uz to pilsētiņas centru, ir trauksme, tur neko ciet, nekas nemainās. Vienkārši jau ir tā pieraduši, ka visi zina, ka ir jāiet. Rezistanti. Jā, un tad līdz ar to tev tās bailes jau vairs nav. Tev tā sirēne tad ikdiena. Tu jau tur gaudo atkal kaut kas lido, vai ne? Nav vairs tā, ja. Skaidrs, ka būs, brauks pirmo reizi tur tajā, labi, es esmu bijis kaujas zonā. Juris jau ved iekšā palīdzību kaujas zonā. Es ar viņu kopā braucu, arī tur lido raķetes un visādi ir bijis. Ja tu brauc ar mašīnu un tev paralēli lido raķetes naktī gaismiņas tādas. Es Jurim saku, klau, mēs tur tā nesiesim. Nē, tas ceļš pa labi iet. Tā divi džeki vienīgi sarunājas. Un līdz ar to tu jau esi redzējis. Nav jau tā, ka man tagad... Smieklīgi nav, galīgi. Zin kā, ir, bet zin kā, baigi ļoti liels procents nāvēm ir paša neuzmanība. Jā. Neuzvilku bruņuvēsti. Tur nekad nav nekas kritis, nevilkšu. Un tajā brīdī atlido. Neuzliku ķiveri, ja neizdarīju to. Kaut kādas, tu esi jau laikam, tajā laika gaitā, tu iedomājies 2,5 gadi čaļi, kas tur jau karo, tu kaut kādā brīdī jau, tāds pazaudē jau to savu fokusu, ja. Un ļoti daudz ir, kur ir, nosiņo, kur nevar, kaut kāda šķemba ielido vēl kaut kas, un tu nevar atturēt asiņošanu un iet bojā cilvēks, ja. Tāpēc tev pašam visu laiku ir jāsaprot, jādomā, jāuzmanās, jāsaprot, ka tu esi kara zonā, tu nevari tur čībiņā
mājās pa lauku staigāt. Ja? Nu, citi to dara. Nu, viņam jau ir vienkārši vienalga. Ja? Tāpēc pašam ir jādomā pie visa šī. Mūsējie tur ir daudz. Nav nejausmas, cik ir šobrīd. Es zinu, ka man liekas... Nu, tu esi tagad vienīgais Latvijas, ko tu tajā jūsu... Tur, kur tu tagad kur esi, es esmu tu esi vienīgais. Jā, vispār kopā no Latvijas laikam ir izgājuši cauri jau vai 17 vai 18, es negribu samelot. Es arī Gabali. Nu, cilvēki. Viens ir Tas nav gājis daudz. bojā, jā, nav daudz. Viens ir gāja bojā, un atceries bija, kur mums saglabāja. Jā. Nu, pārējie tur rotējuši, cik šobrīd ir fiziski, es nezinu, es tur tā nekomunicējam. Vajag. Es zinu, ka divi man ir jautājuši, kuri arī jau kārto dokumentu. Kā tu komentē? Dažkārt, ko es skatos šito, pastījos to, kā viņi Aristoviču. Un tad kaut kāds man nāko vai kaut kas, es nezinu, tur tās Ukraiņu mašīnas, tās nav mašīnas, tās ir super mega mašīnas, tās ir kaut kādi tur Bugatti un tā tālāk. Ar tiem Ukraiņu numuriem. Kāds tev ir komentārs par to? Kā tu to, jo tas ir kas tas tāds? Vienkārši viņi savus aktīvus izveduši ir ārā. Nē, tur ir ļoti daudz. Skaties, kā Maksims Galkins vada kāzas Ukraiņiem pie šitā, kas ir Itāļu ezers? Tas, es zinu, kā tas saucās, kur viss grib nokļūt? Jā. Es negribu, tāpēc es nezinu, kā saucās. Lugano. Respektīvi, Lugano ezera krastā Galkins Ukraiņiem vadīja kāzas, tur 100,000 eiro honorārs. Kas tas viss ir? Te ir citi Ukraiņi? Nē, manam armijas biedram, kurš tagad kopā ir draugs, ko es arī sapazinies, mēs arī esam jau tādi labi paziņas un viss. Viņam ir restorāns. Tēvam ir celtniecības biznes, bagāti cilvēki, Rolls-Royce mammai un pašam un viss. Ja. Viņi ar Rolls-Royce'iem šobrīd nebraukā. Tīri, benzīna ziņā. Nē, jā, bet viņš saka, kā es nedrīkstu. Tas nav, es nevaru. Ja. Tas ir viens. Otrs, tam čalim ir 22 gadi laikam. Ja. Viņam tas restorāns, viņš viņu tur vada un ņemās un labs un viss ir kārtībā. Viņš armijā nav. Bet viņš dara maksimāli. Viņš pērk mašīnas. Es saprotu, viņš atbalsta tādā veidā. Un tad tev ir vienmēr šis, ja cilvēks iekšēnē, viņš nav karavīrs, viņa šeit ir lielāka jēga patiesībā. Ja, nekā, ja viņš tur viens darīs kaut ko, nezinu ko, vai ne. Un tāpēc viņi jau nav nabagi. Ja? Viņiem ir karš valstī. Ja cita lieta, ka skaidrs, ka Ukraiņi paši saka, ka vajadzētu vienreiz apskatīties tie, kuri pēc 22. gada ir aizlaidušies, ja? Tad tos tā kā vajadzētu, jo par šiem pašiem, ko tu tagad piemini, ja, mums tieši šodien bija runājām, ja, un tas Ukraiņas arkaravīrs saka, viņš saka, klau, mums tur visi šitie eksperti sēž ārzemēs, un tur kaut ko tur blogojās, ņemās un darās. Visi speciālisti. Jā, viņš saka, mēs tagad uzvarēsim karu, pieņemsim, jā. Mēs pieņemsim, bet mēs uzvarēsim karu. Un tad visi šitie brauks mājās, jo viņi Eiropā ir padzīvojuši, viņi zina, kā vajag, un brauks mūs visus mācīs. Viņš saka, šitā būs. Jā. Mēs taisīsim savu veterānu komunu, armijas kara veterānu. Ja? Un šitie visi, kas tur līdīs, vienkārši brutāli mēs viņus sitīsim. Sapratu. Labi. Saprati domu. Tāpēc, kad man jautā par šiem, ja, viņi nav tur tādi, karavīriem. Ja? Tu pieminēji to, ka tam Zelenskim tas atbalsts rūk, ja? Sabiedrībā vai sabiedrībā, armijā. Tāpēc, kad viņam tur ir kaut kāds aizmirst tagad uzvārdu. Padomnieks viens, un čaļi saka, viņš tur uz kara rēķina miljonus ir savu uzpelnījies. Jā, un tāpēc daudzi netic, ka var būt tā, ka Zelenskis patiešām neko nezina un nenojauš. Daudzi vienkārši tam netic vairs. Jā, un tāpēc viņam tas reitings pamazām krīt. Ja, jo viņš joprojām arī strādā viņam kā pats padomnieks. Jā. Čaļi tam netic. Ja, un tad ir, tev jāsaprot, tā ir, tie ir 90. tur šobrīd. Tā arī visi tie bandīti un viss tas jau tur ir. Ja, tur jau nav tā, kad, ja. Tur notiek šis te ietekmi dalīšanas. Ja, un tad, piemēram, kaut kādas tur piegādes, ja, tur ir pārtika, viss ir milzu apjomi. Es domāju, ja. Un čaļiem ir jautājumi, kāpēc piegādā tas nevis tas, kāpēc ir tas nevis tas, saproti, ja. Un tur man arī ir jautājumi par tām pašām visām tur formām un vēl, ja, ir 2,5 gadi, tas jau nav vakar, ja. Daudzas lietas taču var tā kā,
normāli. Saka, ir konkurence, ir kompānijas saradušās. Ja? Nu, teiksim, tur tie paši droni. Nu, ir kaut kādi pašu ražotāji, no kuriem viņi nepērk, jo viņiem tur nav alā kaut kāds tur certifikāts. Ja? Nu, vai tad viņam orkam certifikāts jārāda? Nu, tu saprati domu. Tepat laikā no kaut kāda, tam, kam ir, no tā mēs pērkam. Ja? Nu, Čaļiers saka, kur problēma certifikāti iedot? Tur ir vēl kaut kādi ārzemnieki bez tevis tajā tavā... Nē, tu esi vienīgais. Vienkārši tā ir tā komanda, ar ko Juris kopā karoja. Tad, kad es gribēju jau nobriedu, kad es braucu, tad Juris, protams, teica, es tev nepalīdzēšu, cīnies pats. Loģiski, es arī nepalīdzēšu nokļūt ar... Tas nav... Ne. Bet es ar tiem čaļiem sapazinos. Ar Zuds gribēju braukt. Otru, trešo. Viņam tur būtu laba vieta. Zini, kā... Varbūt, es nezinu. Zini, kā, tas ir... Viss jau ir galvā. Un tāpēc es pie tiem čaļiem braucu, ka es no tiem 50 cilvēkiem 30 mani pazīstami. Ja? Tāpēc man ir diezgan viegli iejusties un tam līdzīgi. Ja? Bet skaidrs, ka tas... Ja tu ej oficiālo kaut kādu ceļu caur vēstniecību, tad jau nezini, kur tu tur... Labi, Sandri, tad savos 45 gados kaut kas jādara to privāto dzīvi, ne? Ko? Viss ir kārtībā. Jā, smaidu. Dzīves ir ātrāk pašnāvības. Man tas bija viens viesis, bija baigi tāds fatāli noskaņots brīžiem. Jā, un es tā teicu, nevar tā darīt. Tā nevar pašapziņai jābūt. Tā privāto dzīvi vislabāk. Okay. Ļoti labi. Tātad, par tām vēlēšanām mēs izrunājām, aprunājām, sapratām. IKP tu stājies ārā, jā? Es jau sen esmu izstājies. Tu esi izstājies ārā, ok. Eglīts to zina. Kā es jau saku, es iegāju sarakstā. Viņi jau zināja, ka manis tur nav. Tu man nekad noslēpumi nav. Es arī publiski pateicu, ka es esmu izstājies, lai tur nesen mani kaut kādās lietās klāt. Manis tur nav vienkārši vairs. Tu aizmirsit uzskaitīt visus cilvēkus, kas tur vēl ir. Juris ir vēl. Juris to zina? Jā. Ok. Jo viņš teica, viņš vēl nestāsies. Viņš vēl pagāja. Viņam tas netraucē, teiksim. Man arī it kā nē, bet tur skat pāris publikācijas, ka bija, man likās, es negribu sevi saistīt ar tādu, zini, Kā tu redzi to pasākumu ar tiem, mēs to budžetu tagad mēdī liek kopā. Mēdī liek, tāpēc, ka es redzu, ko tā valdība tur dara. Jo valdība ir tā. Jo, ja jūs neusticaties mums, mēs nevaram uzticēties arī jums. Tā bija siliņa. Respektīvi, ar to valdību ir tā, ka viņi tur kaut ko saka, bet tie mēdī liek to budžetu kopā. Un tad tā skaļākā lieta, kas nezinu, kāpēc ir skaļākā, bet viņi vienkārši nepatīkam, varbūt tāpēc, ka viņi tā kā mēģina kāds vārds ir? Iesaldēt deputāta algas, ja? Mēs to izdarījām. Mēs to izdarījām, jā. Kā bija? Pagad, atcerēšos. Tad toreiz, pirms tiem 3 gadiem, mēs iesaldējām, 4 gadiem, mēs iesaldējām un bija 2000 mēnesī. Tā bija. Mazāk bija, man liekas. Aptuveni 1900 kaut kas tāds. Tālāk. Vienkārši parasti deputāts, nenām par komisiju vadītājiem un tā tālāk. Komisiju vadītājiem plus 1000. Bet tagad parastam deputātam ir jau 3000. Mēs te paši nobalsojām. Bet tie ir tagad, uz priekšu. Un tagad viņi grasās iesaldēt šo deputātu atalgojumu. Es domāju, bet tas ir tāds fufels, Saeimas budžets. Tas ir vispār nekas. Tas tā kā uz to visu lielo budžetu, kas ir 14 miljardi, ja, vai 15 praktiski. Saeimas budžets ir kaut kādā, man liekas, 20 miljoni. Man tā šķiet gadā. Tur nav negatīvs. Un tie 100 deputāti. Kāpēc mēs nerunājam par ministrijām, par aģentūrām, par visu šo? Tur jau tā nauda aiziet. Nevis tiem deputātiem. Deputātiem, jā, viņiem aiziet. Bet tas nekas daudz tur nav. Jā, tur ir 100 gabali. Jā, bet nodalam tās lietas, kāpēc mēs to darījām. Tas bija žests. Pats atceries. Mēs solidarizējāmies un iesaldējām. Ja? No šāda viedokļa deputātiem tas bija, ir jādara. Tur paristi to negribēja darīt. Es atceros. Tur daudzi negribēja, bet nebija variantu, tāpēc, ka domāju, ka nobalsos pret. Mēs jaunie nobalsojām par un daudzi bija šokā. Pat paši nacionāļi atstiepa toreiz. Bija. Un paši aplausās, ka tie trakie jaunie nobalsoja par. Neviens jau negaidīja, ka tā būs. Tas ir fakts. Tā bija.
Nu, jā, tagad, tā visa loderēšana, es kaut kur palasīju, ka mēs tur esam kopējā atalgojuma sistēmā, mēs tur kaut ko nevaram, tas pilnīgs bērnu dārs. Ja? Cita lieta, ka tas ir žests, tas reāli baigo naudu neietaupīs. Par ministrijām tev ir fakts. Pat, zini, mēs jau par to esam runājuši savulaik. Izejam no nulles vienreiz, saliekam ministriju budžetu. Mums jau tā nav, mums ir copy, paste un plus. Es tev piekrītu. Par to plusu ir pienācis klāt, un par to sepeli tur viss tagad ņēmās, vai ne? Un tas tā kā mans... Es riktīgi baigi uz sevi to, caur sevi to ņem, jo es baigi piedalījos tajā procesā, lai tas sepeli... Es to komisiju vadīju, caur manām rokām viss tas gāja, un man bija tas... Malacis, tu nodrošināji cilvēkiem labi apmaksātas darbu, ko tu sūdzies. Varbūt padalīsies. Jā, protams. Rokā nedodās un uz rādījumiem nenāk. Labi. Kas ir garšīgākais Ukrainā? Boršs. Nopietni? Man. Boršs, sirniki, Sirniki? Okay. Tas man tā, bet ir daudz viņiem gaļa. Vienīgais, kas man reāli, es vairs brokastis neēdu. Man tas cīsīčs ar tā putru jau ir aknās vienkārši. Es aizēju apskatās un man nopirku proteīnu un izdara kokčiku labākas. Tas tev pat daudz. Ukraiņu sievietes ļoti skaistas. Jā. Vai ne? Jā. Vai ne? Tā ir. Tāpēc tāds priecīgs. Varbūt. Es riktīgi priecājos. Daram tā, lai Dievs tev sargā, lai tev viss ir kārtībā. Tā kā tas, ko tu dari, tas ir īsti vīri cienīgi, manuprāt. Tu sargā Latviju tur, bet sargā arī sevi labi. Pirmais, neaizmirsti ķiveri. Neaizmirst uzvilkt vestas, nekas kā karsti. Ja? Viss pārējos šitakus. Tā kā muļķības nedari. Labi? Un es biju domājis, ka tev, pasaka kaut ko vismaz, lai tu neesi tā kā pilnīgi apstulbis. Nē, es neesmu apstulbis. Es vienkārši to precīzi pateicu. Man bija, kad es stājos armijā, man bija psiholoģiskais tests ar 200 jautājumiem. Ja? Un mēs uzkarāmies uz jautājumu tur par patriotismu Ukraiņiem. Vai ne? Un viņi man jautā, par ko. Es saku, nē, es te ne par Ukrainu, es par Latviju karoju. Viņi apstulba. Viņi nezinu, ko atzīmēt. Okay. Es saku, liekat, ko vajag. Es saku, bet es te nekaroju par Ukrainu. Es te karoju par Latviju. Tas tieši tas, ko tu pateici. Es tur aizstāvu Latviju. Es nekaroju par Ukrainu. Un tad es biju domājis, bet sarunas laikā es sapratīšu, ar kādu dziesmu mēs beigsim šo mūsu sarunu. Un tad man bija 2 varianti. Visapkārtējais pazūd, Tu tāds, vai ne? Tāds. Un tad es sapratu, ka nē. Beigsim mēs ar šo, Sandi. Paldies tev, ka tu atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Un ejam uz priekšu, dod ziņu. Šits tev. Tev piedzims bērns, zilām acīm tīrs. Piedzims bērns, kas būs mīlestībā pīts. Tev piedzims bērns, tāds gaišs un nemirstīgs. Tev piedzims bērns, ar smaidu apveltīts. Piedzims bērns, gaismā ir vīstīts. Tev piedzims bērns, un ogas lasīs, kad tu būsi stīgs. Sauli cels debesīs,